So what should we talk about? Jautājumi pēdējā pusstundu lūdzu. If I may, two short questions from my side. The first one is, do you share contacts of professionals with other fellowships, such as, Narcotics Anonymous, Cocaine Addicts? Do you share contacts of professionals with them? Pirmais jautājums, es ierakstu latviski arī tiem, tad jautājums, vai mēs dalāmies ar kontaktiem ar profesionāļiem, ar šo informāciju izplatam arī ar citām sadraudzībām? Do you mean if I know who the right person to talk to in the health authority is, I'll let my CA friends know? Formally, no, because there are no formal contacts between the fellowships except between AA and Al-Anon. There's a special relationship between AA and Al-Anon. Tad formāli nē, tāpēc, ka formāli nepastāv attiecību starp dažādām sadraudzībām, izņemot A un Al-Anon, jo tā ir īpašas attiecības. But certainly with Al-Anon, I've had experience of doing coordinated public information. So we would phone the public information officer at Al-Anon in London and say, can you help us with this? The way to do that is... sorry. Jā. Ar Al-Anon, proti, ka ar Al-Anon gadījumā kopā mēģina koordinēt šo, piemēram, sabiedrības informēšanas darbu. But the way to do it is if you're talking to a professional, let's say a doctor or a psychiatrist, in your conversation with them, say, would you be interested in talking to people from NA and CA? Bet privātos kontaktos, piemēram, ja jūs sarunājaties ar kādu ārstu, tad jūs varat pajautāt, vai jums būtu interese parunāt arī ar kādu no, piemēram, narkomāniem vai citas sadraudzības. But the position you don't want to be in is for the professional to be saying to the NA person, where did you get my number from? Jā, mēs mēģinām izvairīties no situācijas, kur, piemēram, narkomāns aiziet pie ārsta un ārsts jautā, kur jūs dabūjāt manu numuru. So you've got to be very careful with the contacts. Ar kontaktiem jābūt uzmanīgiem. If I may, short question. What's your experience in a group level? Is it effective when a newcomer is coming, first time meeting? There are several people who are serving and approaching this newcomer, service to approach them. And second part, is it effective, from your point of view, to give them a list of member names and phone number, and maybe some brochures and some books for free? Jautājums ir par to, vai ir efektīvi, kā jūsuprāt, ir jaunatnācēju sagaidīšana, kā kalpošanas pozīcija, un otra lieta, ka jaunatnācējiem, piemēram, izsniegt bezmaksas bukletus vai grāmatas, un arī iedot sarakstu ar biedriem un telefonu numuriem. The answer is very complex. Atbilde ir ļoti sarežģīta. Okay, so the first point is that at my home group, I know who's a regular and who isn't. Manā mājas grupā es zinu, kurš ir regulārs apmeklētājs un kurš nav. And if the culture of a good group will be for every regular person to keep one eye on the door to see who's coming in. Tātad labā, veselīgā grupā visi biedri, kas ar vienu aci vēro, kurš nāk iekšā un pamana jaunatnācējus. So that the responsibility is shared by everyone to spot newcomers and go and talk to them. Tad to atbildību par to, kurš pienāk un kurš pamana jaunatnācējus un kurš viņus uzrunā, tā atbildība gulstas uz visiem kolektīvi. That way,
you know that more than one person will talk to them, maybe 4 or 5 people will talk to them. Tādā veidā mēs varam būt droši, ka vairāki cilvēki aprunāsies ar šo jaunatnācēju. And I don't want to be rude about my first AA meeting. Negribu būt trupšs par savu pirmo grupu. But I was the one at my first group that decided who I wanted to speak to. Tātad manā pirmajā grupā, sapulcē, es biju tas, kurš gāja klāt pie kāda runāties, būdams jaunatnācējs. So just because it was someone's job to be the newcomer representative doesn't mean that they'd be good at it with me. Tātad tikai tāpēc, ka kādam, piemēram, ir šī kalpošanas pozīcija kā jaunatnācēja sagaidītājs, nenozīmē, ka viņš darītu savu darbu labi, piemēram, ar tādu gadījumu kā Tims. And so anyone who is, let's say, commonly in London you have a male newcomer rep and a female newcomer rep. Londonā izplatīta praksa ir, kad grupās ir tātad vīriešu sagaidītājs, sieviešu sagaidītāji. But it's not certain that the newcomer rep will be able to talk effectively to any male newcomer that walks in. Bet nav rakstīts, nav teikts, ka, piemēram, vīriešu sagaidītājiem sanāks efektīvi aprunāties ar visiem vīriešu kārtas jaunpienācējiem. There's a lot of people will only identify with someone from the same age bracket and the same social background. Jo daudzi identificēsies, piemēram, ar līdzīgu vecumu vai līdzīgu kaut kādu citu sociālo stāvokli. The other problem, as soon as you say this person is the newcomer rep, other people think it's not my job anymore. Otra problēma tāda, ja kādam iedod šo te kalpošanas pozīciju, tad pārējie domā, ka tad man vairs nekas nav jādara šajā sakarā. But there are some things that you can do to make sure that newcomers get spoken to. Bet ir dažas lietas, ko var ieviest, lai būtu droši, ka kāds vienmēr ir, kurš aprunājas ar jaunatnācēju. So it's to have greeters at the door or the gate who will identify anyone who is new. Tātad pirmkārt būtu, ka tie sveicēji, kas ir pie durvīm stāv, kuri spēj identificēt tos cilvēkus, kuri ir pirmo reizi. And then point them directly to where the tea and coffee is. Un uzreiz viņus aizsūtīt pie tējas un kafijas galda. And with any luck, the tea or coffee people will talk to them and other people will talk to them in that place. Un tad cerēt, ka kafijas taisītāji aprunāsies ar viņu vai kāds blakus stāvošs vecbiedrs aprunāsies. And if you suggest to them that they go and get a cup of tea or coffee, they don't know they're allowed not to. Okay, so, ja jūs viņam sakāt, ka jūs varat aiziet pie kafijas galda, viņi vēl nezina, ka viņi var atteikties. If you don't direct them, they will sit in a chair on their own as far away as possible, facing the wall. Ja viņam konkrēti nepasaka, ka var paņemt kafiju vai tēju, visticamāk, viņi vienkārši apsēdīsies kaut kur istabas stūrī vis tālāk no visiem, lai būtu nemanāmi. The problem, though, with approaching newcomers, sometimes the worst people for approaching the newcomer are the people who really, really want to approach the newcomer. Jā, problēma ir tāda, ka dažreiz vissliktākie sagaidītāji ir tie, kuri ļoti, ļoti grib būt par sagaidītājiem. And I'll give you a good example. Sometimes there are very militant people in AA. Dažreiz Anonimos alkoholiķos ļoti kareivīgi noskaņoti biedri. Who are the AA equivalent, if I can say this, of American evangelical Christians. Tad, viņi tā kā AA ekvivalents ASV tādiem sludinātāju baznīcas pārstāvjiem. And the intention is very good, but the effect can be very bad. Nodomi ir labi, bet rezultāts var būt diezgan šaubīgs. And I've seen people approach a newcomer with a big book and using all of the big book terminology to someone who has no idea what any of it means. Jā, ka ir bijuši gadījumi, kad cilvēkam jaunpienācējiem uzrunā kāds cilvēks jau ar grāmatu un izmantojot visas grāmatas terminoloģiju un visus slangus. And
I've seen people also be very aggressive with newcomers. Arī pieredzējuši gadījumi, kad ir cilvēki ļoti agresīvi izturas pret jaunpienācējiem. And I was with 3 AA members and a newcomer at tea after a meeting a few weeks ago. Tad mēs pēc sapulces vairāki biedri, tā skaitā viens jaunpienācējs aizgājām, tad iedzert tēju. And the newcomer in question had had a drink that day. Un tad jaunpienācējs tajā dienā bija dzēris. But he was at the meeting. He clearly wanted something to do with AA. Jā, bet viņš bija sapulcē un bija acīm redzams, ka viņš grib kaut ko darīt anonīmos alkoholiķos. And the question came up of whether he wanted to stop drinking forever. Un tad nonācām pie jautājuma par to, vai viņš grib atmest dzeršanu uz visiem laikiem. And he wasn't quite sure whether he wanted to give up drinking forever. Viņš nebija īsti par to vēl pārliecināts. And I understand that. Jā, es viņu saprotu. One of the people at the table said to him, if you don't know, why don't you go and find out and come back when you're ready? Un viens no cilvēkiem pie galda viņam teica, ka ja tu vēl nezini, tad kāpēc tev tad varbūt ej un vēl pamēģini un tad atgriezies, kad tu zinās. And then someone came in on the left side and started with the same approach. Un tad vēl cits cilvēks piebiedrojās šim pašam argumentam. And the chap in question had found the AA meeting through a friend of ours that we'll call Sally. Okay, tad šis te jaunpienācējs, viņš atradā caur vienu no mūsu biedriem. And I thought this conversation is so destroying his trust in AA. Un es pie sevis nodomāju, ka šī saruna pašlaik bojā šī jaunpienācēja uzticēšanos anonīmiem alkoholiķiem. So I cut through, I interrupted one of the people next to me and addressed the chap and said, how do you know Sally? Nu jā, un tas, ko es izdarīju, es pārtraucu tos pārējos biedrus vienkārši un uzrunāju to jaunpienācēju un uzdevu viņam jautājumu. Kā tu zini? Tad viņš uzzināja ar to meiteni Saliju un Tims viņam uzdeva jautājumu, kā tu pazīsti Saliju. And the first thing he said was, he looked me in the eye, he said, thank you. Un tas jaunpienācējs uzreiz paskaties viņam acīs un teica paldies. As he felt under attack from the 2 people. Jo viņš jutās, ka tie otri pārējie biedri tā kā viņu uzbruk viņam. From the 2 people who were doing very good service. Nu jā, tad tie pārējie 2, kur it kā nodarbojās ar ļoti labu kalpošanu. And I spent 10 minutes asking him about his life and his interests. Un nākamās 10 minūtes es viņam vienkārši uzdevu jautājumus par viņu interesēm un par viņu dzīvi. And then he relaxed and a week later he got a sponsor. Okay. Tad tas jaunpienācējs nomierinājās, atslāba un pēc nedēļas viņam jau bija sponsors. So it's a good example of if something is... imagine if the aggressive person was chosen as the newcomer rep for that group. Tad iedomājieties gadījumu, kad grupa šādu agresīvu biedru izvēlas par šo te oficiālo sveicēju. So it's a good example of if you can do something without organising it formally, just let it happen naturally. Tad tas likums tāds, ja to var atrisināt bez kaut kādas formālas kalpošanas pozīcijas veidošanas, tad risiniet to neformāli. Okay. Any other questions? Evening, my name is Roman, I'm a medic. I would like to hear your opinion about a question. Why AA and NA is so divided? What is the main reason and difference between them? And do you cooperate between each other in England? Okay. Jautājums, tas pārtūkuši ierakstam, ja šis ir, ka jautājums ir par attiecībām starp AA un NA, un vai Anglijā tad šīs sadraudzības sadarbojās un kā tas notiek? Well, first of all, they're dealing with very different problems. Pirmkārt, katra sadraudzība risina tās problēmas ir atšķirīgas, kuras tās risina. NA started a long time ago and it's got its own literature and its own way of doing things. NA sākās
pirms kāda jau pasen, un NA ir sava literatūra un savu programmu. So in London, my experience is that we leave NA alone, it leaves us alone. Tad mūsu pieredze Londonā ir, ka mēs liekam narkomāniem mieru un viņi liek mieru mums. But I've got lots of friends in NA, most people have, but there's no need for any arguments there's nothing to argue about. Viņi saka, ka viņiem ir daudz draugu personiski no šīm sadraudzībām, taču mums nav nekāda īsta strīda un nav arī neredz iemeslu nekādiem šiem strīdiem. But there are two reasons why there have been arguments historically. The first one is over the use of the big book. Tad vēsturiski ir bijuši daži gadījumi, kur bijušie strīdi, un viens no tiem gadījumiem ir saistīts ar lielās grāmatas izmantošanu. So some people in NA like the big book and prefer it to the green and gold NA book. Tad ir cilvēki NA, kuriem patīk lielā grāmata un kuri labprātāk to izmanto nekā NA grāmata. And I know some people that started some NA meetings which were big book NA meetings. Zinu dažus cilvēkus, kuri ir nodibinājušas NA sapulces, kurās izmanto lielo grāmatu. But because the big book is not an NA book, it caused an awful lot of problems within NA. Bet tāpēc, ka lielā grāmata nav NA oficiāla literatūra, tas izraisīja daudz iebildumus. But what happened as well is CA expanded from just cocaine to any drugs and alcohol. Tātad, bet notika tā, ka kokaīna atkarīgie, ka viņi paplašināja savu to biedrloku uz visām narkotikām, tā skaitā alkoholu. So the drug addicts in London now have a choice. If they want to use the big book, they go to CA. If they like the green and gold, they go to NA. Zato pašlaik Londonā narkomāniem ir izvēle. Ja viņi vēlas izmantot lielo grāmatu, tad viņi iet uz CA, kas ir kokaīna atkarīgie. Ja viņi vēlas tad NA grāmatu, tad viņi iet uz NA. And now, very importantly in London, there's Crystal Meth Anonymous. Un pašlaik ļoti liela nozīme ir kristāla amfetamīna, vai es pat nezinu, kristāla lietotājiem. Which has its own, which uses the big book, but deals with a very specific addiction, which works in a very specific way. Jā, kuri izmanto lielo grāmatu, taču viņi izmanto ļoti konkrētai atkarībai, kas ir izpaužās ļoti konkrēti un specifiski. Because often crystal meth is associated with sexual behaviours. Jo šis narkotikas lietošana bieži vien ir cieši saistīta ar seksuālu uzvedību. Which are not easy to talk about in NA or CA. Par kuru nevienmēr ir viegli runāt AA vai NA vai kokaīna atkarīgos. And so the reason they say there's more than one AA meeting in each city is because people disagree on things. Un, jā, tas tā, kāpēc mēs sakam, ka katrā pilsētā ir vairāk nekā viena grupa, tāpēc, ka ļoti bieži mēs savā starpā ķildāmies. And so in AA, the reason we have these different fellowships is because people want to do things different ways and people have different problems. Un iemesls, kāpēc mums ir tik daudz šo dažādo sadraudzību, tāpēc, ka dažādi cilvēki grib risināt problēmas un pieiet problēmām atšķirīgi. And when I'm in an AA meeting, I would never say anything negative about NA. Kad es esmu sapulcē, es nekad neko nesaku negatīvu par anonīmiem narkomāniem. And if people do that generally, there isn't a problem. There isn't a problem. If people don't publicly share negative views about the other fellowships, then there's no problem. Nu jā, un kad tas viss ir kārtībā, kamēr vien cilvēki nesāk publiski tad izteikties par otru sadraudzību negatīvi. But there was a second problem historically with NA, particularly in America, because some AA groups, a lot of AA groups, were encouraging addicts to go to AA and call themselves alcoholics because they had a desire to stop drinking, even though they were chiefly drug addicts. Jā, un otra problēma vēsturiski bija tāda, ka daudzi alkoholiķi aicināja narkomānus iet uz sapulcēm, sakot, ka viņi
vēlas atmest dzeršanu, lai gan patiesībā viņa galvenā problēma bija atkarība no narkotikas. And NA quite rightly wrote a public letter to AA saying, if addicts come to you, please send them to us. Tad narkomāni uzrakstīja publisku vēstuli anonīmiem alkoholiķiem ar tekstu, ka ja pie jums nāk narkomāni, lūdzu sūtiet viņus pie manis. And so it's my duty, I think, in AA, if I'm talking to someone and it becomes apparent that drugs were really the problem, I will make sure they know about the other fellowships, that they're encouraged to check out those fellowships. Es uzskatu savu pienākumu, ja sarunās ir kļūst skaidrs, ka cilvēkam narkotikas ir nopietna vai galvenā problēma, tad pārliecināties, ka šis cilvēks, sniegt šim cilvēkam ir vismaz informācija, ka ir vēl citas atraudzības un mudināt viņu painteresēties par to. And I've seen particularly people with pill problems, so opioids, opiates, stuff which is prescribed but you can buy it off the internet as well. Tātad īpašu uzmanību jāpievērst gadījumiem, kur ir problēmas ar tabletēm, proti medikamentiem, kurus parasti izraksta, bet kurus var arī iegādāties internetā. That unless they're talking to other people that have got the same pill problem, it's very difficult to break through the denial. To ir ļoti grūti izlausties cauri šim noliegumam, ja šis cilvēks nerunā vai nav dzirdējis arī tādu biedru pieredzi, kuriem ir šīs te bijušas tādas pašas problēmas ar tabletām. Because in contrast to cocaine use and heroin, which can be very visible, the pill use is often kept completely hidden, completely secret. Un atšķirība, piemēram, no tās pašas kokaīna vai heroīna lietošanas, tablešu lietošana to var labāk noslēpt, un to var patiesībā būt neredzama no apkārtējiem. And I think the thing that makes AA magic and the thing that makes Al-Anon magic is you're talking to people with exactly the same problem, so they know when you're lying. Tā lieta ar Al-Anon un AA ir, kad runājot ka mēs ātri vien atpazīstam šo problēmu un mēs uzreiz varam pateikt, ka cilvēks mānās vai ka viņš nav līdz galam godīgs. And they can see through all the self-justifications and the rationalizations. Un ka var uzreiz pamanīt, ka cilvēks mēģina kaut ko attaisnot, pamatot vai racionalizēt. And I think it's the worst mistake I've made in recovery because I like particular people, wanting them to stay in my home group, even though they might be better off in a different fellowship. Viena no manā atvesaļošanās gaitā, viena no lielākajām kļūdām, ko es esmu pieļāvis, ir, ka tāpēc, ka man ir patikuši personiski daudzi cilvēki, kas ir, piemēram, citām problēmām, es gribēju viņus saglabāt manā grupā, lai gan viņiem faktiski bija labāk doties kādā citā sadraudzībā. Because often AA is the first place that someone is sent to. If alcohol is in the picture at all, AA is the first place they're sent to, but it may not be the thing which is going to kill them. Jā, jo ar alkoholiķiem tā visbiežāk, jo anonīmi alkoholiķi ir parasti pirmā vieta, uz kurien aizsūta. Ja vispār tur ir, ja alkohols kaut kur vispār pavīd tajā tēmā, tad viņus parasti uzreiz sūta uz anonīmiem alkoholiķiem. Bet alkohols var arī nebūt tā lieta, kas šos cilvēkus nogalinās. And I think it's very important as well. If I discover that I'm working with someone new in AA, and yes, they're legitimately an alcoholic, but they have a sex addiction which is not being dealt with, or they have an eating disorder which is not being dealt with, that needs to be dealt with, or they're not going to get properly sober. Un gadījumi, kad, piemēram, es redzu gadījumus, ka cilvēkiem ir arī papildus problēmas, vai tas būtu ar ēšanu, vai ar seksu, vai ar kaut ko citu, un ka es redzu, ka viņiem ir nepieciešams risināt šo problēmu, jo citādi, ja tā pārējā programma arī nepalīdzēs. Because particularly with the eating disorders, the ability to think can be destroyed if people are basically not eating. Un tad minēt par īpaši ar ēšanas traucējumiem, ka faktiski cilvēki var paši sevi iznīcināt,
kaut arī tāpēc, ka viņi neēd. So when something is not working with a sponsee, when you're giving the information, but the information is just not going in, 9 times out of 10 there is another addiction which is active, which you don't know about. And so I find out about that and I put them in touch with people that can help them with that. Tad ir ļoti bieži gadījumi, kad es strādāju un es redzu, ka kaut kas bremzē, kaut kur neiet tā informācija cauri. 90% gadījumu atklājās, ka tur ir vēl kāda problēma atkarība, ar kuru netiek risināta. Un tad es mēģinu viņus sakontaktēt ar cilvēkiem, kuriem ir tādas problēmas. So there's very little formal communication between the different fellowships, but there's a lot of informal networks of you have this problem, go and talk to this person here. Formālu kontaktu nav vai gandrīz nav, bet pastāv ļoti plašs neformālo kontaktu tīkls, kur savā starpā sadarbojās un sūta viens pie otra cilvēkus. Okay, pēdējais, the last question. Attiecības ar pieaugušiem alkoholu bērniem. The relationship with ACAs. ACA? Yeah, the adult children alcoholics. I've known lots of people in ACA, but I've not been myself. Tims zina daudzus no pieaugušiem no paba, bet viņš pats nav bijis pabā. I know people that I qualify for ACA, but I solved the problem that ACA solves within Al-Anon. Tad viņš saka, ka viņš kvalificējās pabām, taču viņš ir atrisinājis šo savu problēmu ar Al-Anon palīdzību. And I know people that could not solve the problem in Al-Anon and had to go to ACA. Es zinu cilvēkus, kuri nevarēja šo problēmu atrisināt Al-Anonā un tad gāja uz pabu. And I know people that tried ACA first and found it too intense and found the solution in Al-Anon. Un zinu arī cilvēkus, kurš sākumā mēģināja pabu, taču tas bija priekš viņam pārāk intensīvi un viņi atrada tomēr risinājumu Al-Anonā. Because ACA is very intense. Jo pabs ir ļoti intensīvs. But the best advice I've ever had on anything in recovery from anyone is as follows. Tagad sakos vislabākais padoms, ko Tims jebkad no jebkura visos laikos saņēmis. And it was from my friend Tom, who got sober in 1976. Un tas tur padomu iedeva mans draugs Toms, kurš palika skaidrā 78. gadā. And he said, if it helps, do it. If it doesn't help, stop it. Padoms bija vienkārši, ja tas palīdz, dari, ja tas nepalīdz, nedari. There we go. Ar to tad varbūt arī varam... That's finished for that? Yeah. Paldies jums visiem. Paldies.